Mums šādi bērni ir, treneri ar viņiem strādā, bet nav tāda atbalstoša mācību bāze, uz kuras balstīties, lai atvieglotu šo mācību procesu gan treneriem, gan pašiem bērniem. Apdāvinātība. Manuprāt, tā uzreiz nāk 3 asociācijas. Tas ir talants, tā ir Dieva dota dāvana, un tas ir talants no dzimšanas. Un uzreiz pirmais arī, kas no talantiem nāk prātā, tas ir noteikti sports, jo bieži vien var pamanīt, ka ļoti panākumiem bagāti sportisti ir spējuši apvienot gan to talantu, gan arī ieguldījuši smagu darbu. Apvienojot to kopā, viņi ir sasnieguši superīgas virsotnes. Patiesībā, ja cilvēkam ir talants un ja viņš viņu jau bērnībā vai vienalga kādā vecumā atklāja, ir ļoti svarīgi to apdāvinātību noķert un spēt saprast, ka tas ir tas, kas tevi padara par unikālu, tas ir tas, kas tev varētu palīdzēt sasniegt dažādus panākumus dzīvē un kas ļautu tev parādīt savas stiprās puses. Pirmais, kas nāk prātā, ir pateicība. Pateicība par to, ka cilvēks vai bērns vai sportists ir pamanījis savu to nišu, to īpašo būtību, ko ne katrs redz. Lai gan katrā mūsos tas ir. Mēs katrs esam ar kaut ko īpašu, varētu teikt, apdāvināts, bet ne visi to redz. Tāpēc pirmais vārds, kas nāk prātā, ir pateicība par to, kad acis ir vaļā un ir ieraudzīts tas, ar ko tu esi īpašs. Apdāvināts man asociējas ar vārdu pieredze, un pieredzēt mēs visvairāk varam, dodoties savā izaugsmē. Apdāvināts bērns, tas ir tas bērns, kuram viss ir iedots tāpat, un viņš var izdarīt visu tāpat, jo tas ir vienkārši. Viņam nav jāpieliek papildus pulstam. Apdāvināts ir cilvēks, kurš ir ļoti spējīgs, izcils kaut kādā vienā savā novirzienā, un kurš spēj savus mērķus sasniegt maksimāli un sevi pierādīt arī pasaulē kā izcilību. Dzirdot vārdu apdāvināts, man laikam pirmā asociācija, kas nāk prātā, ir savā ziņā īpašs, atšķirīgs un bērns, kurš ir arī savā ziņā laimīgs, jo viņam viegli padodas mācībās, visticamāk. Pirmā lieta, ko es iedomājos, dzirdot vārdu apdāvināts, tas esmu es dzirdu vārdu es, jo vajag būt pašapliecinātam sevī, vajag būt jāzina sevī. Tāds cilvēks, kuram padodās itin visas bez nekādām problēmām. Šis vārds asociējās kā sūklis, kas uzsūc visu ļoti ātri, nepiespiesti, viegli. Ja, kad bērnam sanāk visas, var teikt, ar pirmo viņam sanāk kustības, ar pirmo vārdu viņš saprot, ko no viņa vēlās. Un viņš to informāciju tik viegli uztver, ja, ka tas liekas viņam tā kā pašsaprotam. Es raksturotu aizbergu, jo viņš kā vienmēr saka, nevajag skatīties to virsdarbu, to produktu, jo tas, lai uzkāptu uz tam produktam, ir tas smagais darbs, tās asinis, tie sviedri un pūles. Tie stereotipi par apdāvinātiem bērniem ir diezgan tādi neprecīzi
un tie standarti un tas līmenis ir pacelts diezgan augstu, un ka reizēm īsti tā nemaz nav, kā teikt. Vieglāk ir pamanīt, jau var teikt, kā mazotnē bērns, kad viņi uz to pasauli skatās savādāk, jā, un viņiem ir savs redzējums uz to savu mazo dzīvīti, un saprast, ka viņš ir tomēr mazliet īpašs savā ziņā, un, varētu tā teikt, neliekt viņam to attīstīt un izpausties.